Čau! Es esmu Bekons no Dienvidu parka. Jūs noteikti mani nekad vēl neesat redzējuši Dienvidu parka sērijās. Tam ir viens iemesls. Režisors saka, ka es pārāk daudz daru un pīpēju, līdz ar to nevaru koncentrēties darbam, vai pat vienkārši nevaru atnākt uz darbu. Ir gadījies arī tā. Nu jā, neko. Šodien es esmu atnācis, lai pastāstītu jums, cik ļoti slikts ir alkohols un cigaretes jūsu veselībai un arī visai dzīvei. Nu, lūk. Kā es iepriekš teicu, tas ir ļoti slikti. Lai parādītu, cik tieši pīpēšana ir slikti uz plaušām, es esmu uzaicinājis šodien ārstu pie mums. Tas ir labs ārsts Cariņš, lūk, no viņš nāk, un viņš mums parādīs, kā izskatās pīpētāju plaušas no iekšas pīpēšanas procesā, un vispār kā izskatās pīpētāju plaušas. Nekādas jaukās kastas tur īsti nav. Nu, tā, slēdz iekšā. Šī ir smalka aparatūra, maksā daudz tūkstoši. Jūs redzat manas plausas. Varbūt vajadzētu pievilkt mazliet tuvāk. Tāda attālinoši, jūs neko īsti neredzat. Nu, tā izskatās cilvēku plausas, kad viņš pīpē. Redziet, cik daudz melnās krāsas un cik šausmīgi tas viss izskatās. Jā. Nu, lūk, ar katru pievilkto dūmu jūs aizpildat savu plaušu alveolu ar darbu un nikotīnu. Un pēc kāda laika būtībā plaušas vairs nevar paelpot, un tas ir ļoti slikti 24–65. Tas nav labs rādītājs. Nu, lūk, te jau laikam tieši. Savādi. Nu, lūk, atrast. Ko es gribēju teikt? Ne jau tikai pīpēšana, bet arī alkohols ir lieta, kas sagrauj cilvēku. Smēķēšana sagrauj plaušas, asinsvadas un sirdi. Alkohols, nieras un... Tev, Bekon, vēl dzers? Es negribu. Tev, nu iedzer alu. Nu tā. Paņem alu. Nu negribu. Nu labs alu, riktīgi forši. Vienā sakot, nu atsinies savu alu. Iedzer alu ar mani. Tātad, alus arī sliks, nu labi. Tātad, šodienas mācība varētu būt tāda. Nedzeriet daudz alkohola, tādā veidā jūs bojājat taknas un nieras. Un beidziet pīpēt, jo tādā veidā jūs bojājat plaušas, sirdi un asinsvadus. Un vispār jums tad sāk dzimt zaļi bērni. To jau jums noteikti māte ir teikusi. Nu, tas tā. Vienmēr sakot, dzīvojiet laimīgi, radiet daudz bērnu, jo es arī tā gribētu, bet man jau viss pazīst pasaulē, ka pasaules slaveni dzērājumi pīpētāji. Jums nevajadzētu izvēlēties šo ceļu. Saņemieties, turaties. Ar jums bija Bekons, Bunčas un dakteris Zariņš. Nu, un vēl kas lūkums, kas pūļinās apkārt. Nu, tā. Beigas.